Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par formām, jo HTML formas ir ļoti svarīgs elements jebkurai mājaslapai. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar to, ka es te nokopēšu, lai visu nerakstītu, lai arī ātrāk varētu visu izskaidrot. Un tā, atveram mūsu šablonu kādā editorā vai, piemēram, ja jums ir Windows, iesaku Notepad++, un tā, uzreiz saglabājam to ar jaunu nosaukumu, jo mēs tālāk strādāsim tieši ar formām. Lai būtu 13 HTML formas, saglabājam, un tā, te es iekopēju to, ko no vietnes. Ko nozīmē? Katra forma sākas ar tegu formu un aizveros ar aizverošu tegu formu. Tā. Saglabājam. Tagad ejam uz mūsu mapi. Atveram doto failu, ko esam izveidojuši. Nu, redziet, kāds ir rezultāts. Ir izveidojusies forma ar first name, last name. Protams, ka te var ierakstīt savus datus. Tas notiek tieši šeit. Ievadiet vārdu. Un, piemēram, te ievadiet uzvārdu. Saglabājam. Atjaunojam. Pat par to, ka viņi šobrīd nav izlīdzināti, neuztraucoties. Ir tāda interesanta iespēja, ka te ir tāds rezervētais vārds, kas nozīmē atstarpēt. Saglabājam, atjaunojam. Redziet, jau vairāk izlīdzinājās. Tālāk par formām. Esam ievadījuši divus teksta laukus. Ja runāt par sintaksi, tad input tas ir tieši tas kvadrātiņš, kur jūs ievadat. Type text tas nozīmē, ka jūs ievadat vienkāršu tekstu, un name tas ir mainīga parametrs. Tāpēc, ka jebkuru formu, kuru jūs apstrādājat, vajadzīgs fails, kurš apstrādā to formu. Nu, par to failu izveidojies citā video, izstāstīšu šoreiz vienkārši par formām. Labi, teksta lauki mums ir. Tālāk mums vajadzīga parole. Tad arī to paroli es vienkārši nokopēju. Atkal te ir type password, ka tas ir input, tas kvadrātiņš, password. Tas nozīmē, ka jūs ievadīsiet paroli, un name tas nozīmē, ka parametra vērtība būs pwd. Un tā. Atcerieties, ka visu formas saturu jāiekopē starp tegu formu un aizverošu tegu formu. Un te, protams, lai būtu pārēj uz nākošo rindu, ievadam BR, saglabājam, atveram mūsu failu pārlūkā, atjaunojam. Atšķirība ir tā, ka te ir teksts, bet te jūs ievadīsiet būs aplīši, tas nozīmē, nu, lai jūs tikai zināt to paroli, kuru jūs esiet ievadījuši. Kas būs tālāk par formām nepieciešams? Tās ir radiopogas, arī ļoti bieži tiek izmantoti. Un atkal, ko es daru? Es vienkārši to saturu iekopēju, atveru mūsu failu. Te arī, lai pēc paroles būtu pārēj uz nākošo rindu. Iekopēju. Un tā. Un vēlreiz iekopēšu. Mums būs divi atšķirīgi. Tā. Un tā. Te mēs pierakstīsim, varētu saprast. Divi. Tā input, tas atkal ievadas lauks. Type radio, tas nozīmē radiopoga. Name, tas ir parametra nosaukums. Un value, tas ir parametra vērtība. Tagad
ir tāda lieta, ka šobrīd jūs redziet visi parametri radio ar nameseks. Ko tas nozīmē? Mēs saglabājam, atjaunojam, un redziet, radio pogas ir sagrupētas, bet varbūt es vēlos, lai būtu 2 sadaļas. Tad vienkārši šeit es ierakstu 2 un 2, tas nozīmē otrāks. Un tagad atjaunojam, redzēsiet, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka šeit es, un te ir papildus. Redziet, ja? Tāda lieta. Labi, paldies par uzmanību. Nākošajā video turpināsim par formām.